Dodos uz startu. Aplaudējiet lūdzu tagad! Mēģinās izskatīt olimpiskā normatīvu. Lai jums visiem veicās un fantastisks skrējiens. Pusmīnus. Tā, 10 kilometri. Noskriet 10 kilometri. Pašsajūta ir ok. Mēģina neko neēst, nedzert. Nav nekāda vaina. Bišķi gribās uzēst tos banāniņus, bet turpina dedzināt tauciņus. Mēs neko kopš vakardienas 7 mēģi. Tā kā baigi labi pagaidām. Pašsajūta super. Pa ceļam ir Sintija satikta. Jānka aizskrēja. Davai, čau. Gaveci, tā, bagāšo man kafiju. Ok, davai, lai veicot. 15 kilometri noskriet, bišķi ir jau sagarums, entuziasms ir nedaudz apsīts, bet ir ok. Tev ir jāpacer ūdens pēc 500 metriem, jo tu noskriet 15 kilometrus, tu turpini skriet un nepadodies. Aiziet! Daudz ūdens. Meitenei tas liekas ļoti smieklīgi, ka es dzeru ūdeni. Nē, tas neliekas smieklīgi. Viss kārtībā, ok. Es jūriju un tas ir Jā, tas ir Baranauska kungs Andris. Ūdens noskrieti kaut kāda 18,5. Priecīgas meitenes apkārt. Tā 20, tie, kuras vien 20 jau ir apgriedušies un ir mierīgāks. Baigais prieks, godīgs, ko vairs nav. Es gribētu banānu apēst, bet es domāju, ka ēdīšu tikai pēc 20 kilometriem. Un meitenēm tas liekas ļoti smieklīgi. Paldies! Armāns, viņš arī grib būt YouTube. Armāns skrien pa mani ātrāk. Davai, davai, davai! Firguta kungs skrien ātrāk par mani, arī grib būt slavens. Nu, davai, veici! Davai! Aiziet! Aiziet! Keep going! Aiziet! Noskriet ir pusdistance, 21 kilometrus. Godīgi pateikšu, višķiņa entuziasms ir nočābējis. Sāp ceļi. Pagājušas ir 2 stundas 20 minūtes vairāk. Jā, bišķi kaut kas dur sirdī, sāp ceļi, sāp kājas. No tā, jāmēģina turpināt. 1/2, yes? 1/2, yes? Ok. Very good. Tevi esam domās! Finišs ir tuvāk nekā jums šķiet. Turpiniet, turpiniet. Ļoti labi. Labdien! 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 Sveiciens dalībniekiem! Man vajag to apgriezt riņķī vēl, man vajag ierakstīt to. Tu esi slavenība kaut kāda. Labi, jāsavēja uzmandarīnā. Jee! Tas ir video! Paaiziet, palači, paldies! Ok, thank you very much. Right. Go, you can do it. Arī vienais līdzīgs, ne? Jā, beidzot ūdens īstenībā beidzas. Grupiņā ir daudz jautājumu, vēl tikai 7. Nav baigais prieks vairāk. Līdz finišam. Zēdīšu kādu banānu. Jā, 25 km sāp ceļi, sāp kājas. Nav priecīgs noskaņojums. Banāni man izglābs nedaudz. Cik tu esi noskrējis? Pēdējais maratons, vairāk ne. Cik ir kilometri noskrēt tev? 30. Man ir kaut kādi 25, 26, come on. Un kā jūties? Es tev gaidu ceļā. Davai, tad pēc tam, davai veic. Un bildīte, aiziet, ko bildīte? Tas ir viens. Uzmandarini mani. Māri, tu esi malacis! Davai. Māri, tu esi zvērs, tu to vari! Spēks ir ar tevi! Finišā tev gaida masierītis. Jā, ok, veicīt, es tad turos, davai! Turies, Māri, jā! Davai! Jā, Māri! Ko noskriet 28 km, trešdaļa distances. Godīgi pateikšu, man ir iedies skriet.
Vai baudas vairs nav nekādas. Man vēl 14 km. Nē. Mēs jau filmēju uzmandarinu. Māris. Māri, no kurienes esi? No te Māri ielai. Māri, šis ir tavs skrējiens, galvenais ir izbaudīt šo dienu, skrienam, paceramies Pamēģinu pat izbaudīt, man viss riebjās jau. Noskriet ir 30 km. Nav īsti, ko pateikt. Sāp kāja, locītavas ceļi. Vienkārši mokas. To support me. Okay, he's going very strong. I am from Holland and I love this guy. He's doing very good. He's great. He's the best. That's the motivation I was needing. Yes. 33 kilometrs. Tāds sajūta, ka ceļi būtu piebāzti ar betonu. Man, ka grūti. Tā. Ir nepilns 35 kilometrs. Būtu pateikt, es nesaprotu īsti, ko es te daru un kāpēc. Oh my god. GPS signal restored. Es nesaprotu, ko es te daru. 41 kilometrs. Var redzēt tālumā. Īsumā enerģija nedaudz atgriezusies. Skrien daudz, 5 kilometrs skrējēji. Ir ok! Viss skrējiens ir beidzies. Veiksmīgi. Nepārāk ātri. Ir ok. Tā, tas jau ir pēc maratona. Tagad bišķiņ jāpačelā Tokyo City. Noslēdzot šo video sēriju, varu pateikt, ka kopumā tomēr esmu apmierināts. Jā, nebija viegli bieži vien, bet tas ir interesants pārbaudījums tomēr. Es arī uztaisīšu asins analīzi pirmdien, jo daudz runās par to, ka tas skriešana un tas izturības sports paaugstina kortizola līmeni, un kurš jau tā mūsdienu cilvēkiem ir bieži vien augsts. To es pārbaudīšu nākamā nedēļa. Karā ziņā esmu ļoti apmierināts, lai arī brīžiem bija ļoti grūti. Tagad ir tulznas un sāp kājas. Bet bija baigi forši. Katrā ziņā nedaudz žēl arī par švako rezultātu. Bet ko var gaidīt, ja uzdevums galu galā bija pārbaudīt to, vai es varu noskrien šo distanci vispār bez jebkāda treniņa. Un atbildi ir jā. Varbūt pamēģināšu noskriešu šos ar vēl kādu no maratoniem ar domu. Tomēr gribās nedaudz uzlabot rezultātu, varbūt zem 4 stundām palīdz, un tas būtu vienkārši super. Ok, paldies, ka skatījāties. Es ceru, ka jums bija interesanti. Čau!